Kā jau jūs dzirdējāt, mans šodienas stāsts ir par Liepāju ceļā uz bezpapīra pašvaldību. Ar ko tas viss sākās? Pirms 2 gadiem Liepājas pašvaldības administrācija uzsāka dalību projektā, kur mēs iekšēji saucam par paperless projektu, kur kopā ar Portugāles un Polijas pašvaldībām mēs meklējam risinājumus, kā atteikties no dokumentu drukāšanas. Ja pirms pusdienām mums stāstīja, ka ir mākslīgā intelekta risinājums, kurš var dokumentus atpazīt un sašķirot pēc atslēgas vārdiem, tad mēs nolēmām, ka mums ir jāiet tas ceļš, ka mēs dokumentus vienkārši nedrukāsim, tad viņi nebūs arī jāšķiro papīra formātā. Ko mēs šī projekta ietvaros darījām? Sākām ar to, ka mēs uztaisījām iekšēju auditu. Saskaitījām, cik mēs izmantojam papīru, cik mēs izmantojam tonerus, mapītes, kādas ir mūsu digitālās iespējas, cik daudz mums apjoms ir glabājās digitāli, kādas mums ir papīra plūsmas dažādos departamentos un kur to visu mēs glabājam. Nākošais posms bija pieredzes apmaiņa, kur mēs bijām gan Polijā, gan Portugālē un apzinājām, kāda ir situācija ļoti mazā pašvaldībā Portugālē un apmēram līdzvērtīgā pašvaldībā Polijā. Sapratām, ka ir gan labas lietas, gan sliktas lietas, ka mēs dažās vietās esam līdzīgi, dažās varbūt arī netik līdzīgi. Nākošais solis bija saprast, kas darbiniekiem ir vajadzīgs, lai viņi negribētu drukāt. Apjautājām darbiniekus un uz jautājumu, kāpēc tu drukā dokumentus, saņēmām dažādas atbildes. Viena no atbildēm bija, man ir nērti digitāli lasīt, izdrukājot šo dokumentu ir daudz ērtāk, es varu labāk pārskatīt, es varu zīmolīt, izdarīt piezīmes. Otrs bija, man vajag smuki iešūt mapītē, kāpēc tu to dari? Tāpēc, kad es atnācu šeit strādāt, man teica, ka tā ir jādara, un es iešuju mapītē un tur nolieku. Kāpēc? Īsti atbildes uz šo jautājumu arī nebija. Lielākā daļa pārsvarā finansisti un grāmatveži teica, mums auditori prasa, mums likums to nosaka, procedūras, noteikumi, projekti. Tad nospriedām, ka mums ir jātaisa darbiniekiem pašnovērtējuma anketa par to, cik tad daudz viņi prot digitālajā vidē, lai viņi justos komfortabli rediģējot šos dokumentus digitāli. Sataisījām visām 3 pašvaldībām kopā digitālo pašnovērtējumu anketu un apzinājām tās prasmes, kur mūsu darbinieki jūtās visvājāk. Projekta ietveros bija iespēja organizēt apmācības, kurās mēs mācījām darbiniekiem tieši tās trikus, niķīšus un ko kā vēl var izdarīt, lai justos ērti šajā digitālajā vidē un varētu salabot dokumentus, mācētu atrast mapīti, kurā viņi glabāt, mācētu pārsaukt šīs te mapītes, klasificēt un nebaidītos, ka viņi kaut kur pazaudē šo visu. Tālāk pēc apmācībām mēs pašlaik esam tajā posmā, kur mēs apkopojam rezultātus, lai varētu novērtēt, kāda tad ir šo dažādo materiālu, gan biroja papīra, gan toneri izlietojums salīdzinājumā ar to, kad mēs šo projektu sākām. Bet principā mēs katru gadu projektu laikā taisījām šo te apkopojumu, lai varētu salīdzināt jau arī starprezultātus. Un projekta rezultāts būs rīcības plāns visām 3 pašvaldībām, ko tad mēs darīsim tālāk, lai turpinātu šo paperless tehniku. Projekta rezultāts. Primāri mēs saprotam, ka projekta rezultāts ir ideja, jo darbinieki ļoti uztvēra šo sacensību, kurš izdrukās mazāk. Praktiski mums parādījās tendence, ka IT daļā ierodās darbinieks un saka, es šo papīru vairs negribu drukāt, palīdziet man saprast, kurā sistēmā es viņu varētu saskaņot, parakstīt un darīt to visu digitāli. Ļoti daudzas lietas nāca tieši no darbiniekiem. Līdz ar to mēs arī nonācām pie nākošā, kad mēs mainījām cilvēkiem paradumus. Viņiem vairs nebija vēlme visu drukāt, bet viņi varēja to darīt arī digitāli, kas līdzi nesa iekšējo procedūru sakārtošanu. Jo ne jau vienmēr, lai šo dokumentu saskaņot, mēs tieši tādā veidā ielikām viņu sistēmā. Mēs domājam, kā šo procesu uzlabot, lai varētu ātrāk un efektīgāk šo dokumentu saražot. Protams, kā rezultāts bija arī resursu ietaupījums gan biroja papīram, gan toneriem. Ļoti labi mums bija tas, ka projekta darba grupai bija milzīgs vadības atbalsts.
izpildu direktors par katru parakstāmo dokumentu vienmēr pajautāja, varbūt es pēc mēneša viņu varu saņemt digitāli. Kāpēc es šo parakstu papīrā, kāpēc es nevaru parakstīt dokumentu vadības sistēmā, kāpēc es nevaru parakstīt resursu vadības sistēmā. Un tas ļoti tiešām motivēja darbinieks nākošreiz vairs ar papīra dokumentu pie izpildu direktora neierasties. Ko mēs reāli ieguvām? Mēs ļoti attīstījām ZZDAC izstrādāto vienoto pašvaldības sistēmu, kurā ir pašapkalpošanās portāls darbiniekiem, kur iesniegumi ir iespējams iesniegt, palaist plūsmā, parakstīt, automātiski saģenerēt rīkojumu gan par atvaļinājumu, gan par komandējumiem, un praktiski personāla vadītājs tikai pieskata šie rīkojumu plūsmu. Izveidojām arī SOPS pabalstu maksājumu sarakstu sasaisti, kad mēs SOPā saģenerējam šos te sarakstus, parakstam lietvarī un automātiski ir maksājuma uzdevumi Horizonā, kas tiek automātiski nosūtīti uz banku un viss notiek automātiskā plūsmā. Lietvarī salikām ļoti daudz digitālos dokumentus, kā jau te aptaujā teica, kad elektronisko dokumentu sistēmu. Sataisījām līguma reģistru, lietotāju tiesību pieprasījuma anketas, darbinieku novērtējuma anketas salikām iekšā. Un no mobilās aplikācijas mums ziņojumi arī nāk lietvarī, kur tālāk var nodot darba uzdevumus citām iestādēm un izpildīt to, lai sagatavotu atbildi mobilajā aplikācijā. Resursu vadības sistēmā Horizon arī ir pašapkalpošanās portāls, kurā mums tiek apstrādāti visi dokumenti, kas ir saistīti tieši ar finanšu vadību. Rēķina saskaņošana, rēķina automātiska nosūtīšana, pamatlīdzekļu kustība, inventārs, krājumi, darba laika uzskaita, plānošanas tabulas, saimniecisko izdevumu dokumenti, tas viss mums šobrīd ir elektroniski. Esam arī izveidojuši elektronisko inventarizāciju. Ja mums iepriekšējos gados bija tā saucamā pistole, ar ko mēs elektroniski inventarizējām pamatlīdzekļus, tad gala dokumentus mēs vēl joprojām parakstījām papīrā un taisījām smukas, mapītes, kuras ielika grāmatvedes plauktā, un man šķiet tā arī nereiz uz viņām nepaskatījās. Un tāpēc tagad šī gadā mēs jau esam sakārtojuši visu, lai šī inventarizācija notiktu praktiski bez neviena dokumenta. Mums būs pilna procesa elektroniskā inventarizācija. Ja mēs sakārtojam iekšējos procesus, mēs gribam elektroniski sazināties arī ar iedzīvotājiem. Mums ir izveidots portāls Pieteikumi Liepāja LV, kurš sākotnēji tika veidot kā maza sistēma vienam mērķim, lai iesniegtu projektu pieteikums pašvaldības līdzfinansējumam. Bet šī sistēma tika izveidota elastīgi, tik veiksmīgi, kad varēja ielikt praktiski jebkuru pieteikumu, ko iedzīvotājs var iesniegt pašvaldībai, varēja saģenerēt šajā sistēmā. Un tad bez projekta līdzfinansējumiem mēs sākām likt tur iekšā par koku ciršanu aptaujas, par saistošo noteikumu izmaiņām, par dažādiem apbalvojumiem, par literatūras balvām, par sakoptākiem namiem un pārējiem apbalvojumiem, kas ir pieejami Liepājā. Paralēli šim sākām likt iekšā arī dažādas pabalstu pieprasījumus. Piemēram, šobrīd ir sociālā dienesta pabalsts pirmklasniekam, skolas summas pabalsts. Vecākiem atliek tikai ielogoties portālā ar Latvija LV autorizāciju, un viņi var aizpildīt pieteikumu šī pabalsta saņemšanai. Nekur nav jāiet, nekādi dokumenti nav jāiesniedz, kontā ieripo naudiņa, attiecīgi, ja šī naudiņa pienākās. Vēl, ko mēs izdarījām elektronizācijas virzienā, mums ir darbinieku mērķis karts, kur mēs gadiem jau aizpildām dokumentālā formātā un nospriedām, ka mēs gribam šo procesu digitalizēt. Šī gadā mēs izvēlējāmies šo darba uzdevumu iedot Rīgas biznesa skolas bakalaura studentiem kā bakalaura darbu, kur viņi mums uztaisīja sistēmu pēc mūsu pasūtījuma, kurā var ievadīt mērķus, kurā struktūrvienības vadītājs var apstiprināt darbinieku mērķus, struktūrvienības vadītāja mērķus apstiprina izpildu direktors un tiek definēti mērķi pēc principa ir pašvaldības mērķi, struktūrvienības mērķi un ir katra darbinieka individuālo mērķi. Un aizpildot šos mērķus, automātiski tiek aizpildīts šis te koks uz augšu un mums notiek elektroniska mērķu izpildi. Diemžēl šī sistēma bija uztaisīta nepārāk veiksmīgi un pašlaik mēs meklējam nākošajam gadam mazliet stiprāku sistēmu, kurā būtu iespējams integrēties varbūt ar ZZDAC vienoto pašvaldības sistēmu, lai nav jāpārvada visi darbinieki no personāla vadības sistēmas un paralēli citā sistēmā, bet viņš var paņemt no personāla.
Ko vēl mēs ieguvām? Ja projekta sākumā daudzi darbinieki žēlojās par to, ka ir ļoti nērti labot dokumentus, jo ekrānā nevar vienā atvērt rēķinu, otrā atvērt resursu vadības sistēmu, tad šī projekta ietvaros praktiski visi darbinieki iemācījās strādāt ar vairākiem monitoriem un jūtās komfortabli, un dažreiz pat saka, man pat derētu 3. un 4. monitors, jo tad es varētu vēl paskatīties, kas tur ir dokumentu vadības sistēmā ar šo klientu notiek. Tā kā mēs ieguvām kvalificētus darbiniekus, kuri ir gatavi strādāt ar vairākiem monitoriem un jūtās komfortabli un ērti. Nu, un, protams, kā jau visiem projektiem, ir arī finanšu ekonomija. Pirmajā gadā, aprēķinot izlietoto biroja papīru un tonerus, mēs biroja papīros iekonomējam fiziski naudā 30%, toneros 20%, neskatoties, ka tas bija gads, kurā bija milzīga inflācija. Līdz ar to visi šie izēju materiāli bija sadārdzinājušies, bet mums kopsumā vienalga bija ekonomija. Ko mēs plānojam darīt tālāk? Paskatoties, cik labi strādā pieteikumi Liepāja LV, mēs esam gatavi pārtaisīt viņu par e-pakalpojumu portālu un mēģināt šajā portālā iedzīvināt automātiski apmaksājums, pašvaldības pakalpojums un izveidot iedzīvotājiem viņa profilu šajā sistēmā, kurā viņš varēs kopā saņemt visus pakalpojumus, kas viņam ir attiecībā pret pašvaldību. Esam sapratuši, ka pašvaldības nekustamo īpašumu nav pietiekami labi uzskaitīti, un pašlaik mēs strādājam pie tā, lai pašvaldības nekustamo īpašumu frontē ieviestu vienreizes principu. Tātad informāciju par nekustamo īpašumu mēs ievedam vienu reizi sistēmā, katrs ievada to datu kopu, par ko viņš ir atbildīgs, un pārējie visi lieto šo datu kopu. Nav tā, ka viens ievada kaut kur vienā Excelī, otrs ievada otrā Excelī, un tad, kad vajag datus, tad prasa 25 vietās. Lai vienā sistēmā jebkurš var paņemt atskaiti par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem. Tad šodienas modernākais temats, protams, ir datu noliktava, lai pieņemtu datos balstītus lēmumus un jēgpilni pieņemt šos lēmumus. Plānojam veidot datu noliktavu. Šobrīd mums ir mikrostratēģijas risinājumā izveidota salīdzinoši laba finanšu datu noliktava, bet mēs šo noliktavu gribam savienot arī ar nefinanšu datiem. Tātad ar pārējiem pašvaldības rīcībā esošiem datiem. Un, ja ir datu noliktava, tad mēs varam arī sākt domāt, kādus atvērtos datus mēs varam ražot. Tātad mums ir mērķis par atvērtajiem datiem. Mums šobrīd arī ir tieši viens projekts, kurā mēs strādājam ar atvērto datu formulējumiem. Attīstīsim mobilo aplikāciju, lai tie iedzīvotāji, kuriem nepatīk sistēmas datorā, varētu visu to pašu, ko var izdarīt e-pakalpojumu portālā, izdarīt arī mobilajā aplikācijā. Pašlaik izstrādes procesā ir Liepājas sabiedriskā transporta elektroniskā biļešu sistēma, un ļoti ceram, ka jau no nākošā gada Liepājai jums nevajadzēs papīra taloniņu, bet jūs varēsiet ar savu mobilo tālruni nopirkt biļeti un braukt jebkurā sabiedriskajā transportā Liepājas pilsētā. Un, lai šo visu apkopotu vienā, mēs veidosim Smart City ceļakarti, tātad kādu mēs visi kopā redzam Smart Liepāju, ko mēs gribam panākt, kā mēs gribam redzēt un kādus soļus mēs ceļā uz šo te Smart City Liepāju esam ieplānojuši. Paldies, brauciet uz Liepāju!